profesionālam, būt korektam, ja? Ar visiem cilvēkiem runāt pareizi. Vajag domāt par to, kāda taktika būs, kāda rezultāta būs, un kāds spēlētājs dod tevi labumus. Ir 30 cilvēku kandidātu saraksts, un mēs no viņam 23. Paskatiet uz visam, ko viņi darīja, kur, piemēram, Jānis Ikalnieks. Ir viens sitiens tikai spēlē 90 minūtes, ne tik labi, bet Olimpiākos ir laba komanda, Rītē ir labākā. Un mēs varam, piemēram, paskatīties, ko viņš dara pie... Var uzspiest video. Mums patīk, bet Andris saka, nē. Mēs skatījāmies klusi un koncentrējamies tikai uz... Es vajag, viņi tur bļaustās apkārt tur. Nu man... Citu viedoklis. Man patīk, jā? Emocijas. Treneris to katru dienu ir akcents likuši. Tad ir aizsardzība, uzbrukuma un tā tālāk. Un šeit tas viss ir tā kā kopsavilkums, ko svarīgi beigās pateikt spēlētājiem. Ja? Dabīgi viņam tas viss nav jāatkārto, bet ļoti svarīgi ir to zināt. Ja? Tas saucas tā kā spēles plāns. Sākam ir izvietojums, kā mēs gribam spēlēt, kur katram spēlētājiem kāds ir individuālās darbības, kāds viņam ir sadarbības un kā mēs varam principā viņu pretuzbrukums vai viņu mēģinājums uzbrukt vai kā iesākt uzbrukums uzlikt pareizos akcentus, lai viņam varbūt tas neizdodas. Esiet sveicināti Futbola federācijā. Ēnu dienas ietvaros mums bija liels prieks kopā ar jums šodien 4 stundu garumā pavadīt šeit Futbola federācijas telpās. Mums ir liela cerība, ka iegūtā informācija ir tā, ko jūs, pēc kuras jūs nācāt uz šejienu, un tā palīdzēs Aleks tev un Jāna jums arī tālāk dzīvē gan sniegt šo futbola pozitīvo vēstījumu tālāk sabiedrībā, gan arī, protams, tev pašam arī sniegties pretim augstiem mērķiem. Bet pirmajā jautājumā es gribētu tev uzdot varbūt vēlreiz pastāsti mums un skatītājiem par to, kā tev radās šī doma uzrakstīt vēstules Futbola federāciju, kāpēc tieši tas bija Marians Pahars, ar kuru tu gribēji īpaši satikties, un vai šī diena pilnībā parādīja tev personīgi visu to, ko tu vēlējies redzēt, un sniedz atbildes uz tiem jautājumiem, pēc kuriem tu brauc pie mums šeit? Jā, es iesāku to, kad brālim paprasīju, uz kurienes varētu, ko es varētu ēnot, kādu futbolistu vai futbola treneri. Un tā viņš teica, Paharu. Un tad es, jāatrod viņa kontakti ir. Tā es meklēju, tā es atradu. Tā es prasīju brālim, ko varētu, tā uzrakstīt. Un tad viņš, tā es aizsūtīju. Pēc pāris dienām saņēmu atbildi, kad jā. Es ļoti vēlējos satikt Marianu Paharu. Tas arī bija tas, ko es vēlējos. Es uzzināju ļoti daudz par to, kā viņš sagatavo komandu un ko viņš dara brīvajā laikā, kad nav komandu uz vietas. Manuprāt, viņš bija ļoti labsirdīgs. Viņš palīdzēja man, iedeva padomu, ko darīt, lai tiktu tālāk. Tā. Ja runājam tieši par padomiem, Marians ļoti daudz tev rādīja, kā notiek gatavošanās Latvijas izlases spēlēm, no kā sastāv vispār profesionāli treneru darbs tieši valsts vienībā. Kas ir tieši saturiskajā pusē tas, kas tev palīdz atmiņā, jo noteikti arī gatavojoties nākotnē, iespējams, kļūt par treneri, kādi ir tie momenti, kas jāņem vērā? Tev ir jāsagatavo pašu komandu, tev ir jādomā, kur spēlētāji tu vēlēsi, tev ir jāizvirs viņš, viņam jākļūst ir labākam. Tās, mīnus puses, kas viņam ir, viņam jāuzsēs par plus pusēm. Un tajās pāris dienās, kas viņam ir dots ar pašu komandu, viņam tas ir jāizdara. Es prasīju viņam, kā viņš bērnībā trenējās, vai viņš tikai bija ar bumbu, vai skatījās, kā lielāki spēlē. Un tā. Viņš man atbildēja, ka viņam jau nebija uz ko daudz skatīties. Viņš vairāk gāja pats, darīja, atnāca mājās, nomet somu, gāja ārā spēlēt bumbu tālāk. Jā.
Marians noteikti arī daudz pastāstīja par to, kāda bija viņa motivātori laikā, kad viņš bija jauns spēlētājs, salīdzinot ar šīs dienas futbolistiem un visām tām iespējām, ko šodienas pasaule, atklātā pasaule sniedz. Kā tu vari pateikt, kā tu vari salīdzināt varbūt tos laikus un tavuprāt šodien futbolistam ir vieglāk sasniegt augstas virsotnes no Latvijas, salīdzinot ar tiem laikiem, kad Marians sāk trenēties? Manuprāt, jā, jo tagad tu vari redzēt, tu vari pasīties televizorā vai datorā, kā citi, ko citi dara. Treniņu piemērs, ko tu vari darīt, lai kļūtu labāks. Jā. Man īstenībā ir ļoti liels prieks atrasties šeit, un tas ir pateicoties maniem dēliem. Un pateicoties viņiem, es arī futbolu ar vien vairāk sāku mīlēt. Un šodien, redzot to komandas darbu, kā tas tiek darīts, kā tas tiek plānots, kā tiek ietas uz mērķi, es saku, es mīlu futbolu. Vai arī jūs saņēmat kādu atbildi uz to jautājumu, kuru uzdevāt, kuru īpaši vēlējāties uzdot šodien? Un kāds bija tas jautājums, kāda bija atbilde? Jautājums bija īstenībā man par to, kā, teiksim, Marianam Paharam, kā ir veselības lietām, kā tas notiek, jā, jo man kā mammai, neslēpšu, ir svarīga arī tā bērnu veselība. Jāsaka, viens ir satiekoties arī ar mediķiem un skatoties visu, kā tas notiek, tur roka ir uz pulsu un nevienam sāpēs nav jānomirst, un tā kā viss ir kārtībā. Man patīk tā atmosfēra, ko es šeit satiku, uzzināju, ieraudzīju tie mazie mehānismi, kā viņi strādā, lai treneris varētu tā mierīgi sagatavoties visam tam procesam. Es esmu ļoti priecīga. Un man paldies jums ir jāsaka par to, ko jūs darat. Jūs esat ļoti aktīvs cilvēks, to var redzēt jūsu acīs, arī pateicoties jums, kā jau teicu, arī šāda vizīte notiek, un futbols noteikti jūsu ģimenē ieņem ļoti svarīgu sastāvdaļu. Varbūt arī pastāstiet nedaudz par to, cik plašs šis futbola gēns ir iegājis jūsu ģimenē, un cik vairāk šī futbola mīlestība attīstīsies tieši pēc šī brauciena. Tas stāsts jau ir ļoti tāds, tas stāsts ir ļoti tāds foršs, jo mums ir pirmie 3, mums ir dēli, un tētim pirmā doma, lai ar bērniem varētu spēlēties, tā vispirms bija bumba pagalmā un to spēlējot. Protams, vispirms mums bija 2 dēli, tad tur bija tā, ka tētis ar kādu bija komandā, kāds jau bija vārtsargs, bet bija otriem vārtiem arī vajadzīgs vārtsargs. Lūk, tajā laikā gaidīju Aleksu, atceros, kā šodien ar lielu punci tupēju vārtos, jo man bija jābūt vārdsargām. Laiks pagāja, bērns piedzima, puika, viņš sāka staigāt, un pirmais, ko viņš sāka darīt, tas to bumbu ar kājām sāka spārdīt. Viņam vienīgā rotaļlieta tā, laikam, ko es arī savāku ar Marianu Paharu, ka vienīgā rotaļlieta mājās tās ir visādi veidi bumbiņas. Kaučuki, visādi tādi, un visu laiku tās kājas dīdās, un tās bumbiņas tur mēk mētāts. Protams, man kā mammai ir bijis dažreiz, ka man arī uz nerviem tas krīt, bet bumbiņas, jā, un vienā reizē vīrs man saka, paklā, bet mums tas bērns tik ātri izaugs, viņam neviena cita rotaļlieta tā kā, neinteresē. Saku, bet varbūt, ka tam tā ir jābūt, ko mēs tur zinām. Un šodien, teiksim, pēc šīs dienas es varu teikt to, ka es ar vien vairāk saprotu, ka man ir šī misija jāuzņemās, man viņa ir jāpilda, lai bērns savu sapni varētu piepildīt. Ja kādā brīdī es tā kā mazliet šaubījos, tad tagad es šo visu redzot un saprotot, ir jāatrod tas spēks, ir jāatrod arī pēc saviem darbiem un pēc visa tā, kas ir, un pēc noguruma, ir jāatrod, ir jāceļās un jāiet. Tad var teikt arī mans noslēdzošais jautājums, jūs novēlējums vecākiem Latvijā. Atbalstiet savus bērnus tajā, ko viņi vēlas sasniegt, un sports, futbols īpaši nav pavisam tā sliktākā nodarbošanās, ar ko dzīvē darīt. Un jūs nekādā gadījumā tagad nepārdzīvosiet, ja kāda bumba vairāk mājās būs, vai ne? Tieši tā, un es arī šodien braucot uz šejieni, Aleks saka, ko lai Marians Pahars paraksta? Es saku, ņem to jauno bumbu, ko es tev uzdāvināju. Bet man tagad šobrīd nav citas. Brauksim atpakaļ, nopirkšu es tev jaunu. Tā kā vecāki atbalstiet savus bērnus. Atbalstiet. Un noticiet tam, ka tas viņu sapnis ir viņu sapnis, nevis jūsējais.